Tu vari nosaukt mākslu, kāda viņa ir. Noraksturot, kas ir māksla. Nevari. Kas ir bezceļu braukšana? Tu vari noraksturot, kas tas ir. Viens teiks, viņš ir līdz ausīm sūdos, viņam nepatīk vai ne, netīrs, tur šādi tā, vēl kaut kā. Cits tur spiegs par to, ka viņam tur ūdens daudz, citam dubļi patīk, trešam vinčoties, ceturtam ātrums, māksla. Katram savs. Vienā un tai pašā, visi mēs redzam, katrs kaut ko savu. Man devīze ir, ka nav vietas pasaulē, kur nevarētu piebraukt ar mašīnu. Un tas jau principā pasaulē ir gan realizējies, izņemot Everestu. Bet principā lielākajos kalnos pat ir mašīnas jau bijušas. Tur, kur nav ceļu. Tās, ja tu to izdari, ja tu tam izbrauc visām cauri, man tagad to emociju nav, jo es neesmu braucis, jā, bet tagad tu esi izbraucis cauri, tad es vienkārši, starā latviski runā. Tu esi aizmirsis visu dzīvi, visu ikdienu, bet tu esi jāies pa tiem dubļiem un vienkārši tev ir, superīgākās sajūtas, tu esi to veicis. Tas ir tā kā kaut kas, es nezinu, tā kā kaut kāds superīgs kaut kāds uzdevums, ne uzdevums, bet kaut kāds dzīves mērķis maziņš, bet mērķītis, kuru tu esi aizsniedzis,
izbraucis un vajag apmierināt. Tu nevar iedzīt 2 tonnas dzelžu purvā un cerēt, ka tāpat vien viņas kāpēc tā garu laiku tiks laukā. Nē, tur ir tikai jāsakoncentrējās vienai lietai, ja, ka tu dodies ārā no tā vājprāta. Ja. Nav izvēles. Ja. Kad es biju nolicis, pabeidzot augstskolu, visus eksāmenus, tad man beidzot visi pārējie lika mieru. Vairs nekur nesūtīja, neko nevajadzēja mācīties, neko nevajadzēja rakstīt. Tad man bija gandarījums. Un apmēram tāds pats man ir tagad, jo beidzot mēs esam pabeiguši, vairs nevienam nevajag nekāds kontrolkārts, nevienam nevajag neko. Un beidzot es varu atpūsties, pasēdēt, iedzert, paēst obligāti vajag, lai nākušā dienā atkal tā visā līstu no galvas līdz kājām iekšā.